šovakar runāšu par zīmā veselības koncepciju. Tā ir veselības koncepcija, kas nav mūsu izgudrota. Tajā aiz tās stāv ļoti nopietni zinātni un zinātnieki. Eiropā viņi ir pazīstami, Latvijā pieļauj, ka zina viņus šo cilvēku tikai neliels cilvēku loks. Šie cilvēki, Šie cilvēki ir, viens no viņiem ir Oleide, kurš ir zīmo balansa produktu zinātniskās izstrādes grupas vadītājs. Viņš ir ārkārtīgi, kungs labākajos gados, bet tas nozīmē, ka viņš ir ļoti ilgi arī strādājis, ļoti daudz pētījis, īpaši strādājis arī dažādās, kas ir ar zivrūpniecības saistītos uzņēmumos, kur arī pētījis šos te zivju taukus un omega-3. Tas arī mūža darbs un balansa produkti, kurus es pieminēšu lekcijas laikā, ir viņa mūža darbs. Un ļoti, būtu, es teiktu tā, ka katrs cilvēks varētu būt laimīgs, ja viņš kaut ko cilvēcē radītu tik nozīmīgu. Otrs savukārt ir doktors Kleitons, Pols Kleitons, kurš ir Mendeļejeva maz kaut kāds bērns. Ja? Tātad arī paaudzēs jau saistīts ar medicīnu un ķīmiju. Viņam ir doktora grāds farmakoloģijā, ļoti sīki strādājis pie visām bioloģiskajām norisēm cilvēkā, pie zāļu iedarbības, pie vispār, kas notiek, kādas uzturvielas mūsos ienāk, kādas mūsu pamet, kas tur notiek, kādi bioķīmiskie procesi. Un visu savu mūžu viņš veltījis uzturzinātnei. Viņa nopelns šeit būs ļoti daudz informācijas par to, kas notiek pasaulē veselības jomā, veselības aprūpē, par to, kas notiek ar cilvēku veselību. Pieminēšu atsevišķās vietās īpaši. Bet kas notiek pasaulē? Mēģināšu stāstīt soli pa solim, ja ir jautājumi, jūs drīkst jautāt, ja esmu īsti skaidrs uz galam, lecīt skaitā, lai kas tam neatzīstās. No vienas puses, kas ir ļoti attīstīta, un visi cilvēki ir kā zina, mums ir ļoti iekārtas mikroķirurģijai, piemēram, vai vienalga varat veikt acu lāzeru korekciju, vai ķirurgi var salikt kaulus kopā, lai viss strādā tā kā jums, teiksim, pēc traumas, tā kā iepriekš un tam līdzīgi. Ir ārkārtīgi visādas smalkas iekārtas, it kā medicīnas joma attīstās ar tādu, ja mēs skatītos līkumīgu tā uz augšu. Un, protams, arī veselības industrija neguļ tajā ziņā, ka piedāvā cilvēkiem visādus veselības uzlabotājus, pagātinātājus. Otrs puses ir arī dažādi sporta klubi, kas atbalsta veselīgu dzīvesveidu. Ir ļoti dažādas diētas, uzturas speciālas programmas, dažādiem vecumiem, interesēm, visam kam. Jogas, ir arī meditācijas, protams, jebkas. Ir ļoti daudz veidu, kā cilvēks skatās uz veselību un to, kā viņi mēģina būt veseli. Bet kaut arī ir kā tā līkni iet uz augšu, tāpat laikā ar tādu pašu līkni mēs varētu zīmēt dažādu pieaugušo saslimšanu skaitu. Un šeit runa ir par tādām ļoti nepatīkamām lietām, kā kroniski deģeneratīvām saslimšanām. Citi viņas sauc par dzīves stilu izraisītām. Kāpēc? Tāpēc, ka pamatā šīs saslimšanas ir saistīts ar to, ko mēs ēdam, ko mēs liekam sev iekšā, un to, kā uz to reaģē mūsu organisms. Runāsim sīkāk. Kādas problēmas notiek pasaulē? Kas vispār notiek? Te ir apakšā pētījumi pilnīgi visam. Šitie te pārsvarā par Ameriku, bet arī kaut kas par Eiropu. Un kas notiek pasaulē, izrādās, ka visādas problēmas pieaug arvien vairāk, skaitliski vairāk, arvien vairāk skar jaunākus cilvēkus. Kādreiz būtu šī slimība pie raksturīgas vecāku gadagājumu cilvēkiem, tagad arvien jaunākiem par bērniem. Mēs par to reizēm brīnāmies, kāpēc.
kas tas autisms tāds, kad viņš radies. Bet pasaulē kas notiek? Liekais svars un apkalpošanās. Dubultojas katru 10-15 gadus. Cilvēki kļūst ar vien tā kā kuplāk miesās. Tas, protams, ir saistīts ar mazkustīgumu. Tas ir tikai viens aspekts no tā. Astma. Pēdējo 20 gadu laikā pieaugus par 250%. Milzīgs daudzums. Vēzis, kas nav saistīts ar smēķēšanu, tāpat arī pēdējos gados ir 100% pieaugums. Hipertensija, kas ir paaugstināts asinsspiediens, no tās cieši vairāk kā puse pieaugušo cilvēku ASV. Latvijas datu man nav, nezinu, bet arī tendence tāda līdzīga. Dažādi kuģi zarnu traktu darbības traucējumi, tāds pilnīgi eksplozīvs pieaugums pasaulē. Cilvēki arī vairāk sūdzās par dažādām neērtībām. Tad ir dažādas demences, kas skar cilvēku, tā ir smadzeņu darbības pasliktināšanās. Ir ārsti pasaulē, kas saka, ka tas ir 3. tipa diabēts. Arī, ja kaut kas nenotiek smadzenēs, kaut kāda procesa tā kā vajag, kaut ko nesaņem, un rezultāts kaut kas ļoti nepatīkams. Osteoporoze nav procentāls nekāds cipars šeit, bet tas ir viens no arī faktoriem, kas ļoti pieaug pēdējos gados. Tāpat pieaug ārkārtīgi daudz dažādu smadzeņu darbības traucējumu, kā piemēram uzmanības deficīta sindromi vai uzmanības deficīta un hiperaktivitātes sindromi, dažādas termināta liecības disfāzijas, dispraksija, kas bērniem izpaudās tieši vien, mēs sakam, tas atkal bērniņš tur ir hiperaktīvs, pašai tāda radinieki ir daži mierāni no sevi. Ja? Autisms pēdējos 5 gados pieaudzis skaitlis līdz 78%, un viņš turpina pieaug. Un dārziņā 2 bērniem grupiņā ir noslēgts tādu autismu. Ne tā. Viņš var iet dārziņā, viņš var tur būt, bet viņš nevar komunicēt normāli. Un autoimūnās saslimšanas dažādas katru gadu neliels procentiņš klāt. Un, lai jums neliktos, ka tas ir tikai Amerikā, kaut kur tālāk projām, diemžēl arī Latvijā problēmas ir līdzīgas, viņas pieaug arvien vairāk. Šeit ir mūsu paša statistikas, ko ministrija ir izstrādājusi. Pirmās stabiņā cilvēki Latvijā mirst pārsvarā no dažādām asinsrites sistēmas slimībām. Kaut kas notiek asinsvados vai sirdī, un viņš nomirst. Tur ir dažādi tā slimību nosaukumi, bet principā tā grupa saucās asinsrites slimības. Paskatieties, augšējais gaišais, tas ir 2008. gads, apakšā 2013. Šie stabiņi katru gadu kļūst garāki, arvien vairāk cilvēku cieši no tā un mirst. Un šeit otrajā lielajā grupā, otrais lielākais nāves cēlums dažādi jaungadīgi audzēji arī pieaug. Tā statistika ir uz 100 000 iedzīvotājiem. Es nezinu, vai tieši 80% Latvijā cilvēki mirst no asinsrites slimībām, piemēram, un otrais cēliens kā vēzis, ja? Bet tas ir galvenais, kas Latvijā ir lielākā problēma, un tie vispārējie pēc tam. Bet šie cipari ir ļoti nepatīkami. Un kas ir tā ziņa, ko es gribēšu visas lekcijas laikā pateikt, ir tā paskatieties, ar kādiem līdzekļiem jūs varat neiekļūt šajā statistikā, ja? Vai arī, ja jums, piemēram, ģenētiski ir noteikts, jūs to nezināt, kaut katram liktenis ir noteikts, no kā vajadzētu nomirt, ja? Tas nenoslēdz, ka jā, no šādu jūs zināt. Bet, lai jūs, ja satiksiet savu likteni, lai jūs viņu satiktu 10 vai 20 gadus vēlāk. Tas ir tas, kas mūs vairāk interesē šajā vietā. Vēl viens slaids no Latvijas statistikas. Tumšie stabiņi ir ārējie nāves cēloņi. Jūs redzat, ka bērnībā tas ir tā lielā bērnu virstība, kas pie mums ir Latvijā, bet ārējie nāves cēloņi sākumā ir dominējošie, līdz kaut kādiem 40 gadiem viņi samazinās, toties sākot no kaut kādiem 20 gadiem diezgan spēcīgi būs pārsvaru šīs asinsrites sistēmas slimības kā nāves cēloņas cilvēkiem. Un viņas ļoti pieaug ar laiku. To mēs vēl runāsim pēc, kas tur notiek tajās asinsvados. Ja? Un šis laiks saucās zaudētie mūža gadi. Ļoti daudz vecumā no 50 līdz 54 gadiem uz 100 000 cilvēkiem mēs zaudējam 3500 gadus. Tie valstī, piemēram, nesaņemtie nodokļu ieņēmumi. Kas tad ir cēlonis? Runāsim mazliet par pārtiku.
Kas izrādās, ja paskatās, ko zinātnieki ir izpētījuši, tad izrādās, ka tajā, ko mēs ēdam, ir notikušas ļoti būtiskas izmaiņas. Tas ir mūsu pārtikas grozs, ir tas, kas ir uz šķīvi, ko mēs liekam tur iekšā. Un tur nav runa, ka mēs tad visu pārtiku no burgeriem. Kopumā pēdējos no 50 līdz 100 gadiem, es rēķinu Latvijā, tas apmēram ir arī līdzīgs periods, ka mēs esam izmainījuši to, ko mēs liekam uz šķīvi. Kas notiek? Augu eļļu patēriņš ir palielinājies salīdzinot ar to periodu, pirms 50 gadiem. Ir pieaudzis par 46%, mēs vairāk lietojam augu eļļas, ņemiet vērā, ka mēs ļoti daudz patērējam gatavos produktus, kur viņas ir iestrādātas iekšā, visādās viltīgos veidos. Gaļas pieaugums ir pieaudzis par 33%. Kādreiz cilvēki ikdienā vairāk ēda zīves. Varbūt, ja paskatieties uz vecmāmiņām vai dziļā bērnībā, varbūt atcerēsties, ka bišķiņ citādāk mēs ēdām. Vismaz es savā ģimenē varētu teikt, jā, mēs tiešām vairāk ēdām zīves un mazāk gaļu. Ja. Kādreiz cilvēkiem gaļa bija tāds no svētdienas produkts, zīves bija ikdienā. Ja jums interesē papētīt šīs lietas, varbūt neticam varbūt izklausās. Ja liekas, nu kā, mums tagad gaļa ir vairākas reizes dienā, mums ir kārtīgs gaļas pusdienās, karbonāti, piemēram, un no rīta varbūt tiem, kas ēd maizītes ar šķiņķu maizītes, vakarā arī ir kaut kādas tur rēdienas ar gaļu. Ja? Un liekas, neticam, ka tā nav bijis vienmēr, jo man liekas, ka mēs jau tā ir bijis. Bet palasot vēsturisko literatūru, pat esmu lasījusi grāmatu, kur ir atsaucis uz ļoti vēsturiskiem avotiem, un tur bija ļoti interesanti, jo atsaucis bija uz Viktorijas laiku, kas apmēram 150-200 gadu atpakaļ, ne pārāk sen. Cilvēkiem bija līdzīgi, teiksim, salīdzinoši labi dzīves apstākļi, vidēji, ja, ēst viņi dabūja, tur badā daudz nedzīvoja, vidējais vecums viņiem bija līdzīgs kā mūsdienās, tie ir 70 gadiem, tiem, kas pārcieta tos pirmos 5 mūžu gadus, jau kur bija ļoti bērniem īstam infekcijas slimības bija visāds daudz. Un tad, ko viņi ēda, kas izrādās? Viktorijas laiks diezgan labi dokumentēts literatūrā, un viņi raksta tā, ka nabagmājā cilvēki saka, tur ir šausmīga barošana, tur ir garnēls katru dienu. Un savukārt Pols Kleitons pieminēja piemēru no Viktorijas laiku, viņš ir ļoti daudz pētījis, viņš saka, strādnieks šķīra, kad gāja slēgt līgumu ar savu darba devēju, viņi līgumā lika ietvert punktu, ka viņam lasi nedos biežāk kā 3 reizes nedēļā. Cik mēs bieži ēdam zīves vai jūras produktus. Cukurs un ciete, mūsdienās mēs patērējam 35% vairāk, tik daudz našķu dažādās formās, kā šobrīd, ieskaitot sausās brokastis vai sausās vakarības. Ja, nekād nav bijis. Un cukurs papētiet, tā no šīs dienas tēma, papētiet dziļāk, kamēr vajag ceļš bērni. Un, kas paši grib būt veselīgi, papētiet, ko cukurs dara organismā un ko viņš nodara mums. Ja, jūs vairs negribēsiet lietot daudz. Konfekts izmetīsiet no iepirkuma sarakstā. Savukārt svaigi dārziņi ir samazinājušies svaigi dārziņu patēriņš par 24% un fiziskās aktivitātes par 50%. Fiziskās aktivitātes ir viens no būtiskākajiem faktoriem, arī kas ietekmē veselību, jo, ja mēs nekustamies, mēs mazāk ēdam. Ja? Es mazliet vēlāk vēl par to parunāšu. Jo Viktorijas laika cilvēkiem, ja ar viņiem salīdzina, tad Viktorijas laika cilvēki kādreiz ēda apmēram 4000 kaloriju dienā. Mēs apmēram patērējam 2500. Un tad, ja mēs apēdām 4000 kaloriju, tas arī nozīmē diezgan lielu tādu ēdienu apjomu, daudz, diezgan vairākus kilogramus. Un tad no tiem vairākiem kilogramiem mēs organismam saņemam to, kas mums ir vajadzīgs uzturvielas. Ja mēs samazinām fiziskās aktivitātes, mums gribās mazāk ēst, un līdz ar to mēs arī apēdam mazāk kalorijas, mazāk ēdienu daudzumu, mēs saņemam arī mazāk uzturvielas. Tā kā fiziskās aktivitātes labu vietā, mēs vairāk uzturvietu labām lietām. Šīs pārtikas grozu izmaiņas ir viena puse. Otra puse, nezinu, varbūt jūs interesēties par to, kas notiek ar pārtiku, kā viņi tiek audzēti. Ja nē, varbūt būtu interesanti paskatīties, palasīt un paskatīties arī to, kā pārtika tiek audzēta. Šī par laimi vēl nav Latvijas aina, kā tiek audzēti lopiņi, kurus mēs ēdam, gozlopu, gaļaslopu, piemēram. Zāltu nav, vienmēr neēd zāli. Govis ēd kaut kādu kombinēto lopbarību, kas arī pārsvarā sastāv no graudu produktiem. Graudu produkti
vēlāk runāsim par omegām specifiski, dod specifiski par daudz noteikts uzturvielas. Ja lopiņam gaļā ir nepareizs uzturvielu balans, tad mēs to gaļu apēdot arī iegūstam nepareizu uzturvielu balansu. Par tām specifiskām uzturvielām runāsim vēl uz priekšu. Viss nav tas pats. Ja jūs meklējat vai pasūtat olas no zemniekiem, lai nebūtu jāēd tās sliktās, kas audzētas šādās audzētavās, tad pajautājiet, ko vistas ēd. Jo, ja vistas dzīvo kūtī tikai un ēd arī ar pārstrādātās graudogu barības, tad viņām nav liela starpība ar šīm olām. Labi, varbūt viņas būs tīrāks bez tiem antioksidantiem un hormoniem, bet principā neko diži jūs neiegūsiet. Bet tā ola, kas tā vista, kas staigā pa lauku, lasa tārpiņas, uzēd zālīti, tajā ir vairāk omega-3, kas ir mums ļoti svarīgi. Šajās praktiski nav. Un ja ir uz kārbiņas rakstīts virsū omega-3 avots, vajag. Tur nav uzrakstīts nekāds cipars, cik tur ir. Labi, tie, kas domā, labi, ēdīsim zīvis, pievērsiet uzmanību, arī paskatieties, kā zīvis tiek audzētas, jo, ja jūs iepērkaties lielveikalā, tad lielveikala zīvis pārsvarā nāk no arī fermām, zivju fermām, teiksim tā. Šī iespējams ir lašu ferma, viena no diezgan tipiskajām, kas ir diezgan visā pasaulē, kad ziemeļjūrās un siltajās jūrās. Arī, tie murti dažādi, bet apmēram tur tāda zivju zupujās. Šīs zivis baro neibranotām jūras ziltiņām vai garnolītēm vai aļģītēm, kas, ko tas lasis tur dabū tajā savā dabiskajā vidē. Ja lasa dzīvo, tiek audzēts fermā, tādā vielā, tad viņš tiek barots arī ar barību, kas ļoti daudz satur speciāli kaut kāda kombinētā barība, kur arī ir ļoti daudz graudu produktu, diemžēl. Arī lasīm, piemēram, vairs nebūs normāls augstskābju balanss gaļā, citas uzturvielas būs samazināts, omega-3 būs stipri samazināta. Un viņš arī, ēdīsiet to lasi, varbūt tas labums ir vairākās lietums, tur arī būs antibiotikumus un augstums hormonu iespējas. Jūras produktus gribat tā vietā garneļa audzētā. Nedomājiet, ka garneļos ļoti daudz zveju, projām, jā. Tas arī tās liels jautājums. Viens ir tas, ka viņi nodara kaitējumu ekosistēmai, daudz zvejojot brīvā dabā. Arī šādi lielās fermas arī kaitējumas ekosistēmām, bet tas nav arī šī dienas temats. Bet lielākā daļa garneļu, kas ir veikalā uz letes, nāk no audzētavām. Un tad arī jautājums, vai jūs tur omega-3 dabūsiet ar šīm garneļiem? Nezinu. Labi, būsim veģetārieši. Ko mēs pērkam veikalā, tas pārsvarā ir arī izaudzis saktajās platībās, zemē, praktiski augstnē, neviens neko neaudzē. Pārsvarā tiek izmantot kaut kāda akmens vati vai kaut kāda stikulāta, bet minerāla vati, varētu teikt. Un tur, teiksim, barojot ar noteiktu ķīmisko vielu kompleksu, kaut kādas minerāla vielas, kas it kā ir vajadzīgas augam, lai viņš izaugtu, lai viņš skaists un zaļš. Ja? Un it kā mēs pēc tam ceram dabūt to. Patiesībā arī šeit nebūs, jo nav iespējams augam iedot tādu kokteili, apmēram tās 96 minerāla vielas vai uzturvielas, kas mums ir pašiem vajadzīgs mūsu ķīmiskajām fabrikām tur iekšā, lai visu labi notiktu. Tas nav iespējams, tas kokteils ir diezgan ierobežots, un līdz ar to mēs arī dabūjam kaut ko ar ierobežotu uzturvērtību. Firmus Getling tomāti arī ir audzēti kaut kādas hidroponikās vai es nezinu, kas tas tāds ir īsti. Samaloties kaut kāds sevi no Getling. Neteikšu, ka tas ir tieši tā. Bet arī tiek pievadīts barības vielas un ūdens ar trupiņām. Gala produktā jūs iegūstat kā tīru un labu tomātu. Varbūt viņš nav mēslots, nav smidzināts ar pesticīdiem, jo tur varbūt tās viņi tiešām nav. Viņi saka, viņi tur lieto kaut kādus dabiskos kukairīšus, kas kaitējus iznīcina. Varbūt, ka tā ir, bet tam tomātam, nezinu, vai viņam ir tas likopērs iekšā, kas jūs no vēža sargā. Mājās tam izaudzētiem tomātiem dobītie, kas saulīties lodies būs, šim iespējams, ka nebūs. Diemžēl nav pētījumu, kas mērītu tādam un tādam. Ja? Nav. Tas ir dārgi un pārtikas ražošanas industrijā arī neizdarīgi. Lūk, un tagad tas viss ir
izaudzēts rūpnieciski. Tas rūpnieciski tiek arī pārstrādāts. Un nonāk veikalā apmēram šādā izskatā. Un pārtika, jāsaka, ar gataviem, ar tādiem ilgākiem derīguma termiņiem, arī tur tas ir arī daudz, kas no tā dotās izmaiņas jums. Tie daudzie cukuri, ko nevajag apēst. Pārāk daudz eļļas, omegas 6, ko nevajag apēst. Ļoti daudz, kas, ja nerunājot par ēvielām un citām, tas ir tāds personīgais jautājums, ir kaitīgs vai nav. Un, kad salīdzina cilvēku veselību ar to, kā tai vajadzētu būt, ar to, kā, teiksim, uzturu, kas ir ideālais uzturs cilvēkam, lai maksimāli ilgi mēs nodzīvotu, es jau pieminēju, parasti tiek salīdzināts ar Viktorijas laika cilvēkiem. Bildes ir interesantas, tie ir vizuāli, kā tie cilvēki kādreiz izskatījās, un tie ir vizuāli, kā mēs novērtējam pārtiks ietekmi, tas ir, cik mēs esam resmu vai slāigi. Šeit, tajās vecajās bildēs, ja viņas tā paskatās, ļoti maz cilvēki vispār ir apaļīgi, pārsvarā visi ir ļoti slāigi. Protams, viņam nebija mašīnas, zirgi bija reti, kurām viņi daudz staigāja kājā. Jā, viņam kaut kur vajadzēja nokļūt, viņš gāja, nesas, tiepa, putekļus sūcēja nebija, viņš fiziski klapēja to paklāja, ja, un grības laucīja, un nepalaida to robotus, tur staigāt un tā. Ļoti daudz dažādi. Kletols rādīja arī, ja es atceros savu bērnību, man nebija televizora pults, lai bija vispār televizors bija, jo man bija jāaiziet to kanālu, to vienu no 3 kanāliem, jāaiziet no divām līdz un televizoram un jāpārslēdz ar pogu. Un ja man nepatika, es gāju atpakaļ, tas brīdi gāju atkal. Nepatika, kas tur rādījās. Tātad tas viens ir vizuālais. Mūsdienās tā bilde ir citādāk, jo ļoti daudz cilvēku cieši no liekās svaru Latvijā, tas lai pieaug. Šīs bildes varētu būt tik labi kā Londona, kā Amerikā, Latvijā arī ir vairāk. Bērni īpaši, man bērni astacītājs ārā. Viņiem vīrāks ir dators tur mājās sēdēt. Ja? Ko es ārā darīšu, man prasa? Bet, kas ir vēl svarīgi, ka šis uzturs mūsdienu rūpnieciskais skar šīs sekas sliktās, skar arī ne tikai cilvēks, bet arī dzīvniekus. Jo vizuāli mainās arī dzīvnieciņi. Un ne tikai vizuāli jāsaka, kā arī, jo vairāk dzīvnieku suniņi cēdīs pārstrādāt pārtiku, parunājiet ar suņu īpašniekiem. Tie, kas dod sausās barības konservus, viņiem ir daudz vairāk nekā kādreiz vēži, dažādas viedīgas saslimšanas. Kādreiz nebija. Man mamma dobu saudzēja, kādreiz bija ļoti veselīties suņi. Tagad arvien vairāk slimo ar kaut ko mirst. Lūk, tā kā gan tas uzturgrozes, gan tās izmaiņas tajās uzturvielās un tajā visā, kas ir audzēts, dod mums to bildi, no kuras mēs gribētu izvairīties katrs pats. Mēs zinām, katrs varbūt, paskatoties uz savu ģimeni, kas mums varam ģenētiski tā kā varētu būt nosliec, ja? It kā zinām, no kā vajadzētu izvairīties. Es zinu, ka man ir jāskatās, lai manas uzturs nebūtu slikts, par smēķēšanu nerunājot, jo manā ģimenē no abiem zariem, ja, ir raksturīgs, vēža gadījumi. Es zinu, ka, ja es neuzmanīšos vai nesakošu līdzi veselībai, tad varbūt es ar turpat nonākšu. Jo es zinu, ka ģimenēs, kāpēc, teiksim, paudzē cilvēki ir apaļīgi, tāpēc, ka viņiem līdzīgi pārādumi, viņi līdzīgi ēd paudzēs un paši neapzinās, ka viņi atšķirs no citiem. Un arī, teiksim, artrīts varbūt ģenētiski kādam nosliece jau uz artrītu ģimenē, un tad paudzēs cilvēki ar to slimo. Bet ir prasa zinātniekiem, ārstiem, kas par to ļoti strādā, kas tad ir šo slimību patiesais cēlonis, no kā tās slimības rodās, tad viņi pateica, ka tas ir iekaisums. Un iekaisums nevis tāds, kā mēs saprotam, ka mēs iedūrām vai sagriezām roku, sadūrām kaut ko tu uzpām, pa sarkanus un tagad sāp, nevis tāds iekaisums aplūts, bet tādi, ko dēvē par kroniskiem iekaisumiem. Sīki, mazi, dažādi, visur, kur viņi ir slēgti iekaisumi. Mēs viņus nejūtam, nedzirdam, kamēr vienā dienā viņš izvēlās ar kaut kādu iedīgu slimību. Katrs patzina. Un no šīm slimībām šīs visas ir saistītas ar kronisku iekaisumu. Ne tikai šīs, tā lista varētu būt apmēram 100 diagnozēm, gan sirds, dažādas kaitas, kas saistītas gan ar to, ka asinsvada aizkriķojās, gan citas lietas.
gan diabēta, demences. Jo visur, ja zinat, kur kaut kādi iekaisumi, kā, piemēram, spondilīts, kas tur ir nefrīts, minēts, Parkinsona slimība, artrīti, dažādi dermatīti, kur visur iekaisumi, kur paši saprot, ka tas ir saistīts ar iekaisumiem, tad vēl dziļāk skatoties organismā tie kroniski iekaisumi, kas to izraisa. Un arī tādas lietas kā astma tiek pieskaitīts pie dzīvesveids saslimšanām. Mēs tur neredzam konkrēti iekaisumu, bet viņš mums ir smadzenēs, viņš kaut kur arī iekšā ir krūtīs, jau organismā funkcionē tā, kā viņam jāfunkcionē. Un pie iekaisuma cēloņiem savukārt, ja skatās, tie ir ļoti dažādi. Bet, ja paskatās, cik no tiem iekaisuma cēloņiem ir saistīti ar pārtiku, tad no šiem te visiem daudzajiem, kas ir riņķī, lielākā daļa. Un es pateikšu, lai jūs varat arī saprast, kas tur ir rakstīts. Piemēram, par to mēs runāsim vairāk šodien pārāk daudz omega 6, pārāk maz omega 3. Tās ir taustāms, ko mēs uzrunājam ar pārtiku. Tas ir viennozīmīgi saistīts ar mūsu pāršīm grozu izmaiņām. Ne tikai, mēs gatavojam ēdienu citādāk drusciņu. Ēdienu gatavojot pārāk augstā temperatūrā arī rodās organismā vielas, kas rada papildus iekaisumus papildus. Mums jau tā arī, bet mēs vēl kaut ko dabūjam. Piemēram, daudz ēdot saldumus vai tos batonīgus ar ejām un cukuriem. Pārāk augsts cukuru līmenis asinīs, tas arī dod savu artavu pie iekaisumiem. Pārāk liels ķermeņa svars audi ražo tādas vielas, kas iekaisumus palielina organismā. Brīvo radikāļu bojājumi, tas ir tas, ko mēs iegūstam arī ar stresu bišķi. Un akūti iekaisuma epizodes, kas netiek izbeigtas, tas ir saistīts ar omegām. Parādīšu, kur tas viss pēc notiek. Un tas ir visu laiku mūsos notiek. Vienīgais, kas ir ar vecumu saistīts, tā īsti ir bioloģiskas izmaiņas cilvēkiem, kas notiek novecojot, piemēram, zemāks estrogēnu un testosterēnu līmenis cilvēkiem pēc kādu 50 gadu vecumu un vecākiem, novecojot mūsos pavājinās tās spējas aizsargāt un izstrādāt tās pozitīvās vielas, savukārt dažādi destruktīvie procesi kļūst virsroku, un tad, tas ir viens no tiem, kas kā piemet eļļugunī. Un sportistiem augsts intensitātes treniņi, tas ir oksidatīvais stress, tas ir kaut kas arī, kas rada papildus iekaisumus, bet sportisti ļoti domā par uzturu savā programmā. Un viens ārējais piesādījums, vidas piesādījums, kas arī kaut ko dod mums, ja kāds strādā kādos apstākļos ar ķīmiju vai, vienalga par šo. Tas arī jādomā, kā to izlīdzsvarot. Un tad beigās mēs tā izskatīsim, kā tas vīdiņš, ja tās liesmas nav redzamas, ja mēs dažām no iekšpuses. Un Kleitons saka, ka mēs esam tādi jūrstūtīs, tādā milzīgā, nekontrolējumā uztura eksperimentē, kas kaitē veselībai. Viņš saka, mūsdienu uzturs ir kaitīgs, bīstams veselībai. Un varbūt mums tā neliekās, jo tās, lai nonāktu līdz kroniski deģeneratīvai saslimšanai, daudziem cilvēkiem, pārsvarā cilvēkiem ir vajadzīgi 10, 15, varbūt 20 gadi, ja? Tikmēr mums notiek šie slēgtie iekaisumi, mēs kaut kas deg iekšā, mēs to neesam nodzēsuši. Un tad vienā jaukā dienā, kad tā slimība izpaužās, izrādās, ka par vēlu. Ko Pauls Kleitons iesaka mums darīt par šo te uzturu? Viņš saka, pirmkārt dzēst iekaisumus, ņemt palīgā omega 3 un polifenolus, un beta-glikānus. Jūs redzēsiet, kas tas ir vakar gaitā. Pirmais ir nodzēst to iekaisumu. Ja? Dzēšanu aparātu vai. Mazliet vairāk parunāšu par omega 6, omega 3 sapratīsiet, kas tas tāds ir, kāpēc mums ir pārāk daudz omega 6, pārāk maz omega 3 un ko tas nodara, jo tas ir viens no būtiskākajiem faktoriem, ko mēs savā ikdienas pārtikā varam diezgan viegli labot, ja mēs zinām kā. Lūk. Omega 6 un omega 3 ir neaizstājumās taukskābes, un neaizstājumas viņas ir tāpēc, ka mēs viņas varam tikai uzņemt ar pārtiku, viņas nav iespējams organisms nesintezēt. Mēs viņas varam tikai apēst, jo mēs viņas apēdam mums ir, un ja neapēdam, tad nav. Un ar šīm te taukskābēm ir līdzīgi kā ar vitamīniem. Ja mēs kaut ko pārdozējam vitamīnu, uzņemam par daudz, tas var kaitēt veselībai, un ja mēs neuzņemam vitamīnu pietiekamā daudzumā, tad mēs arī varam saslimt.
ja? Līdzīgi tāda. Bet par omega-3, 6 un omega-3 attiecību runājot, zinātne, ko saka? Zinātne saka, ka tā, ka tad, kad attīstījās cilvēku genoms, tur pirms tām 1000 paudzēm, tur sen, tad cilvēks ēda tādu pārtiku, ka šī te omega-6 un omega-3 attiecība bija 1:5. Ideālais variants. Tas ir tas, uz ko mums vajadzētu tiekties visiem pilnīgi. Pēc tam lēnā garā 1000 paudzes ritēja, rūpnieciskās pārtikas attīstība sākās apmēram pirms 100 gadiem. Nu, cik Latvijā es teiktu, ka viņi ir tā rūpnieciski attīstījušies no neatkarības sākuma. Ļoti intensīvi izmēģinās tas, kas stāv veikalu plauktos. Tās ir tikai 5 paudzes. Cilvēka genoms, gēni nevar tik ātri izmainīties cilvēkam līdz. Viņš nevar nekā noreaģēt, lai mūs šobrīd pasargātu. Un pašiem jādomā, kāds var pasargāt. Un ja kādreiz bija 1:1, tad mūsdienās ar visām pārtikas uzmaiņām un uzturvielu izmaiņām ir 15:1 vidējais rādītājs. 15 reizes vairāk. Mēs šobrīd uzņemam 15 reizes vairāk omega-6, kas galvenai avotu omega-6 ir auvējas dažādas un ķēvēm gaļa. Un omega-3, kas ir galvenais avots, vislabākais avots no jūras traknajām zivīm, mēs gandrīz tās neēdam vispār. Reti, kurš cilvēks viņas ēd. Un vienmēr, ka to viņas nav pietiekamā daudzumā. Atcerieties šo slaidu, uztur izmaiņas. Šīs uztur izmaiņas ir nesušas tādu efektu, ka, piemēram, ja omega-6 mēs kādreiz apēdām 1 kilogramu gadā, ar to, ko mēs ēdam, tad šodien mūsdienās mēs apēdam 12 kilogramus. Milzīga starpība. Savukārt omega-3 līmenim asinīs ir jābūt virs 8%. Tagad tas ir mazāk par pusi, nav pat 4, vidēji statistiski cilvēkiem. Un mums kāpēc par to jāuztraucās? Ne tikai tāpēc, ka kroniski deģeneratīvās slimības mums glūrais stūra, bet, ja paskatās uz statistiku par vecumu grupām, tad šis disbalans starp omega-6 un omega-3 ir lielāks bērniem, mūsu bērniem, kurus mēs ļoti gribam pasargāt, nekā pieaugušajiem vai vecākiem cilvēkiem. Jo bērni daudz ko neēd, to, ko vajadzētu, un neēd daudz ko to, ko nevajadzētu. Es zinu, ko manējie dabūs skolā un dārziņā, ja? Es mājās saldumus nepērku, viņi to visu sarunā dārziņā, kaut kā končās. Jubilejas dzimšanas dienas, 30 bērnu pasē, tur katrs dzimšanas dienu bērniem. Labi, ka mūsu skolā mēs laukotība, mums nav to atoriņu automātu. Nu, lūk, un ja mēs runājam par taukskābēm, tad jāsaka, ka taukskābes ir tauki, tie ir tādi tauki ir gandrīz ikvienā pārtikas produktā, ko mēs ēdam, gandrīz ikvienā. Bet kas ir svarīgi, ja, teiksim, mēs paskatītos uz taukskābēm mikroskopā, ir ļoti svarīgi tā taukskābu forma. Piemēram, piesātinātās taukskābes ir tādas taisnas un stīvas cietas, tā kā baiki, jo ir spilgspalvi iedomājieties. Tad ir tāda grupa mono nepiesātinātās taukskābes, kas ir omega-9, viņas ir mazliet ieliektas, un poli nepiesātinātās taukskābes, kas mums vairāk interesē omega-6 un omega-3, ir jau krietni ieliektas un elastīgas. Kāpēc tas ir svarīgi? Tā ir šūna. Iedomājieties, ka tā ir jūsu šūna, ikviena, katra, vienalga, kur vai kaulos vai asinīs, vai šķidrā vai cietā veidā. Un šīs te taukskābes, cietās, mīkstās, vienalga, tas, ko mēs apēdam, veido mūsu šūnas membrānu. Un ja šī membrāna ir cieta, redziet, te tās stīvi baitīši, mēs daudz ēdam sieru, pienu, mums ir ļoti daudz piesātinātās taukskābes uzturā, tad cilvēks cieš, viņam labsajūt ļoti cieš. Cilvēks cieš pirmkārt tādu jau jūtam, stīvas, locītams, grūti no gultas izkāpt. Ar laiku šādas cietas šūnu membrānas rada otrā tipa diabētu un vispār paši pasliktināšanu cilvēkiem galvas sāp. Kāpēc? Tāpēc, ka ja ir cieta membrāna, tad nenotiek šūnās vielapmaiņa. Labais netiek iekšā, sliktais netiek ārā, jo šūnai ir jāstrādā, viņai ir jāsniedz kaut kāds arī uzturvielas, viņai no kaut kā ir jādzīvo un jātiek vaļā no kaut kādiem šūnu darbības gala produktiem.
Ja mēs ēdam labu pārtiku pareizās proporcijās, tad šūnas membrāna ir elastīga. Ja, tie ir omega-3 un omega-6. Tie svarīgi, lai omega-6 nav pa daudz. Tas ir cits efekts, ko omega-6 dod parādīšu. Bet, ja šūna ir elastīga, tad mūsos notiek normāls, labs metabolisms saucamais. Un īpaši, kur tas ir interesanti un labi redzams, iedomājieties asins šūna, viņa tāda, arī palielinājumā, protams, ja skatās uz mikroskopā, asins šūna ir diezgan tāda, glutuma resna tāda. Un viņai ir jātiek iekšā sīkākajos kapilāros. Šis sīkākais kapilārs var būt mazāks par to asins šūnas lielumu. Un viņai ir jābūt elastīgai, viņai ir jāsaspiežās, lai viņa ielīst tie asinsvadā iekšā. Un šeit padomājot par visām savām nervu sistēmām, sīkajiem asinsvadiņiem, smadzenēs, varbūt kaut kur tālākās organismu zonās ir būtiskajās, kaut kur neiroloģiskajā sistēmā. Ja? Gribās, lai tas viss labi strādātu, lai tur nonāk varības vielas. Un kas vēl ir būtiski? Būtisks ir tās augstā īpašības, jo omega-6 pēc savas būtības ir tāda, kas veicina iekaisumus. Viņi ir atbildīgi par akūtiem iekaisumiem un sāpēm organismā, viņi ir vajadzīga mums, mēs nevaram no viņas attiekties pilnībā. Un viņa, kā kaut kas notiek, mēs ievainojamies vai dabojam kādu bacili, tad omega-6 rada akūtu iekaisumu organisms mūsu ārstē. Un omega-3 savukārt tā kā ugunsdzēsējs. Un kas ir svarīgi, ja viņām jābūt ir līdzīgās proporcijās, kas labāk 5:1, jo, ja kaut kas notiek organismā, omega-6 strādā, šī darbība ir jāpārtrauc, iekaisuma epizodi ir jāpārtrauc, un tur nāk omega-3 tā kā tāds ugunsdzēsējs palīgā. Ne tikai omega-3, mēs runāsim arī par polifenoli. Polifenoli arī ir ārkārtīgi svarīga viela, kas arī ir pretiekaisuma iedarbība un palīdz dzēst omega-6 radītos iekaisumus. Un ja mēs omega-6 uzņemam 15 reizes vairāk nekā omega-3, tad rēķināt, ka mums nav šo te ugunsdzēsēju nepietiek organismā. Ja, ko zinātne saka, ja omega-3 un omega-6 attiecība ir 1:3, tas nozīmē omega-6 ne vairāk kā 3 reizes par omega-3, tad, tā vielapmaiņa ir tāda sabalansēta laba. Savukārt, ja tās rādītājs pārsniedz 9:1, tad tā ir pazīme, ka mūsu organismā notiek slēgti iekaisumi ar garantiju. Un ja šis stāvoklis pastāv dienām, mēnešiem, nedēļām ilgi, gadiem ilgi, tad mēs nonākam līdz tām riedīgajām kroniskajām saslimšanām. Un ja no statistikas atceraties 12:1, 15:1 standarta cilvēku Latvijā, arī Eiropā, Amerikā ir trakāk. Amerikā ir 2-3 reizes sliktāk, jo viņi, teiksim, paskatieties, kas notiek Amerikā, viņa attīstība ir kā iet pa priekšu, kā medicīna, tur tā kā tālāk aizvirzīsies, gan varbūt rūpniecība, ja, salīdzinājumā ar Eiropu, bet viņi iet uz priekšu arī saslimšanas skaitā. Un arī šie te asins testi, kas parāda tautskābju attiecības, tautskābju daudzumu, cik mums ir omega-3, kāda mums ir omega-6 un omega-3 attiecība, pēc asins testi var pateikt, kas mūsos notiek, un ko saka statistika kopumā, bet tiem cilvēkiem, kas nekādas omega-3, nekādas uzturpagātinātais dzīvēja nepērk, omega-3 nepērk, aptiekā tur neatzīst tādas lietas, tiem ir apmēram 12:1 Eiropas Savienībā, arī Latvijā tas rādītājs tāds ir, Amerikā tas ir 25 apmēram pret 1. Tie, kas cilvēki lieto, un dakteris saka vajag, un kas saklausās Krievijas reklāmas televīzijām, saka jā, vajag, un iet un nopērk, tiem ir vidēji 7:1. Krievijā nav 7:1, tas ir cits tāds. Un Amerikā apmēram 19:1, te ir mazāks cipars. Apmēram 19:1 bija tie dati, ko es redzēju. Un savukārt tie, kas lieto zivīno balāns produktus ikdienā, tajā devā, cik pienākās, dabu līdzsvaru 3:1 vēl labāku. Amerikā arī. Tas nozīmē, ka ir kaut kas, ir ārkārtīgi tas mūža darbs, ko ir veids solēji, bet ir tik vērtīgs, ka viņš var dot milzīgu labumu ne tikai tiem, kas ir tādā mazā nelīdzsvarā, bet arī tiem, kas ir milzīgā disbalансā. Ko saka vēl par zinātni par omega-6 un omega-3? Ja jūs meklēsiet pētījumus, ļoti daudz par omegām ir pētījumi veikti, varat meklēt tajā PubMed,
portālā, varat meklēt citos avotos, skatieties zinātniskus pētījumus, pietiekam plašs pētījumus, gan angliski, iespējams citās valodās, latviski, nezinu, vai ir tās angliski pārsvarā. Un tad, kas izriet no pētījumiem, ka ārkārtīgi svarīga šī attiecība, ne tikai viņu dabūt lejā ar aptiekas produktu līdz 7%, bet viņi dabūt zemāk, tuvināt ideālajam, jo kas, piemēram, tiek teikt? Jā, 7% ir vidēji, pēc mūsu statistikas. Tiem, kas lieto kaut kādus, pieņemsim, molleru zīmējumu, ja? Tā varētu būt šķidrā veidā, tur ir kaut kas no omega-3 iekšā, varētu būt, ka jūs dabūsiet 7%. Ja cilvēks sasniedz 4%, tad mirstība no šīm kroniskajām slimībām samazinās par 70%. Jūs vienkārši savu risku samazināt. Un tad dažādas konkrētas saslimšanas, kas ir pētītas saistībā ar omega-6 un omega-3. Ja cilvēkam šī attiecības starp omega-6 un omega-3 ir 10%, tad astma, tiem, kas cieši no astmas simptomi ir diezgan spēcīgi izteikti. Ar 10% mēs neko neizdarīsim. Bet, ja jūs dabojat lejā līdz 5%, tad astmas simptomi samazināsies. Cits pētījums par reumatoīdu artrītu ļoti nepatīkam sāp, locītājs, un tur diezgan spēcīgi iekarsumi. Ja ir 5%, tad drīz neiespējamā misija mūsdienu cilvēkam, jo viņš grib ēst tikai ko papildus nelietu. Reumatoīda artrīta stāvoklis neuzlabojās. Nekas nenotiek. Savukārt, ja jūs viņu dabojat zem 3%, tad iekaisums samazinās diezgan būtiski. Ar mūsu eļu es gribētu apgalvot, iekaisums samazināsies vēl būtiskāk, jo tur ir vēl viens komponents iekšā, tie polifenoli. Un vēl viens par vienu konkrētu vēzi, tas ir zarnu vēzis, ja ir 4/1, kas arī ir ļoti labs rādītājs mūsdienu cilvēkam, tad šādiem vēža slimniekiem, viņš neko labumu nedod, viņam neuzlabojās tas stāvoklis, slimība neiet, kā saka, netiek ātri izārstēta, bet, ja dabūs zem 2,5/1, tad samazinās zarnu bojājumu. Mums ir daži produkti, kuriem mēs paši ļoti lepojamies. Pati jau brīd būs, vairāk kā 2 gadu, kopš es vēl pati lietoju. Netaisos atteikties. Jo man personīgi tas labums, ko es esmu iegūs sev un savai ģimenei, ir apmēram tāds 80% tā bilde, kas iepriekš bija, ir izmainījusies par labu, jo mēs neesam mums ne astmas, ne alerģijas, tipiskās, kas cilvēkiem no kā tieši cieši, ja mums vairāk bija visādi vīrusiņi, tur kakliņi sāpēja, tur viesmiņas, bronhītiņi, lepiņi. Un tad bija normāli no septembra līdz maijam, kad palika silts laiks. Un tagad, reizēm ir kaut kas, bet vairs nav bronhīti, vairs nav antibiotikas, kaut kāds iesnes, varbūt kakls apstāts. Reizēm ir, bet bildes izmaiņa par 80%. Kāpēc, lai es atteiktos lietot? Lūk. Un zem zīno kalvāks eļļa, tā ir eļļa, kurai ir unikāls sastāvs, un tāds nav pasaulē nekam citam. Šobrīd nav. Ja kādreiz uzradīsies, mēs regulāri meklējam salīdzināt produktu iedarbību. Šajā eļļā ir interesants sastāvs ar to, ka pirmkārt tur ir omega-3 iekšā. Omega-3 abas šīs te apakš omega-3 sastāvdaļas, gan EPS, gan DHS, tie, kam interesē atšifrēt, skatieties Google, LV, tur varēsiet pētīt un nelapalīdz. Un otra lieta, kas ir polifenoli, un polifenoli ir no olīveļas, jo šīs produkti satur divas lietas, tur ir ļoti unikālā veidā sakombinēti, tā ir zinātnes, nopelns, ļoti unikālā veidā savienotā olīveļa kopā ar omega-3 no zivju-eļļas. Ja tā vairs nav plika zivju-eļļa, tā ir tīra omega-3. Ja? Un ko tas kopā ir devis, tas kopā dod tādu efektu, ka 2+2 nevis 4, bet 5. Ja? Gudrā vārdā to sauc par sinerģētisku efektu. Kas vēl ir eļļā iekšā? Tāds, pateicoties tai olīveļai, tur ir tāds spalēnis, viņš ir dabis iekšā labā olīveļā.
Un D-vitamīns pievienots, jo mums ļoti trūkst D-vitamīns. Cilvēki vairs nedzīvo ārā, pārsvarā darbs ir ofisos un cilvēkiem ļoti trūkst. Un D-vitamīna arī ļoti saiste ar veselības stāvokli labu. Ja, un D-vitamīna trūkums saiste ar visādām saslimšanām, tāpēc tas ir vienkārši svarīgi to kontrolēt, lai viņš būtu. Un kas attiecās uz polifenoliem, tā ir ļoti interesanta viela, jo mums viņš kalpo gan kā antioksidants, kas neļauj omega-tauskāpēm oksidēties produktā, gan arī kā atsevišķi pats par sevi polifenols ļoti spēcīgs antioksidants. Un, ja jūs, teiksim, domājat, forši, tad iešu uz Rimiju un nopirkšu extra virgin olīveļu, ja tādu, kas tur ir iekšā, piemēram, un man būs tie polifenoli, un es paņemšu varbūt to zivi vairāk ēdīšu un es būšu nodrošināts. Tad diez vai, jo šeit, piemēram, eļļa ir ļoti pēc specifiskas tādas smalkas specifikācijas iepirkta. Olīveļļa nāk no Spānijas, un kur ir augsts polifenola saturs. 500 mg uz kilogramu. Jo normāli eļļā, tajā, kas veikalā, extra virgin, varētu būt ap 150, 400-500. Ja tā kā ir vairāk, atkal jūs dabūt vairāk veidolēs un darbību savā organismā. Un ko šī eļļa ir svarīga, ļoti daudz, ja jūs skatāties reklāmas vai meklējat avotos, priekš kam ir vajadzīga omega-3, tad viens no galvenajiem iemesliem, kāpēc vajadzētu lietot, lai būtu tīri asinsvadi, lai būtu labāk, lai tur viss kārtīgi notiktos, lai būtu labā asinsrita, lai nebūtu sirdstrieka, lai nebūtu insulta. Un kas ir interesanti, ja paskatās uz omega-3 un to saucamo aterosklerozes procesu, būsiet dzirdējuši tā vārdu visi. Aterosklerozes process, tā tautas valodā jāsakot, ka sliktais holesterīns, šis zemam blīvuma holesterīns vienkārši izgulsnējās dzīves gaitā pie asinsvadas vieniņām. Ja? Un tas process ir dabisks, ja? Tur visu laiku kaut kas notiek organismā. Un šīs sliktā holesterīna izgulsnēšanās sākās mums jau no bērnības, izgulsnējās, un pakāpeniski gadu gaitā, ja organismā ir slēgtie iekaisumi un nepareiz uzturējo balans, tad organisms nespējas attīrīt, netiek galā, nav līdzsvaru, ir disbalans atkal, un šīs te holesterīns milzīgi pieauga, pilns asinsvads ar to holesterīnu aiztiek, viss tāda sabiezējuma veidojās. Un tad ir divas šaizes. Viena šaize ir tāda, ka asinsvads kļūst pārāk šaurs. Tas tās cilvēkiem problēmas, ka viņi cieši no paaugstināta asinsspiediena. Tas var novest pie šīm sirds. Sirds nesaņem vairs skābi, varbūt tur kaut kāda sirdstrieka vai kaut kāda cita slimība. Mums tie ir speciāls medicīnas var pakomentēt, ir interese. Un otra lieta ir kaut kas, ja šī sabiezējums plīst, un tas recekls iekļūst asinsrites sistēmā, tad tas var nobloķēt kaut kur asinsvadu, piemēram, smadzenēs, un mēs varam tikt pie insulta. Viens negribējuši. Un kas ir svarīgi, savukārt, runājot par mūsu produktu sastāvu, ir kas, ka šie polifenoli piesaistās kopā ar to slikto holesterīnu, salīt kopā, peld tikai asinsvadiem, bet to asins upi, tā kā laiviņa, un polifenoli tie, kas neļauj izgulsnēties asinsvados sliktiem holesterīnam. Un ja ar šo te produktu palīdzību jūs varat procesu apturēt, to holesterīnu izgulsnēšanos asinsvadu aizaugšanu, tad organisms savukārt sāk kaut ko vairāk tīrīt, viņam ir iespēja vairāk attīrīt. Un, principā, tā kārtīgi produktu lietojot, diezgan spēcīgi var attīrīt asinsvadus. Pilnībā 100% nekad, bet diezgan spēcīgi jau pusgadu laikā būs attīrījušies. Asinsspiediens samazinās no reāliem stāstiem. Tie, kas cieši no paaugstinātiem asinsspiedieniem, arī kaut kāds zāles, ko dakteris izraksta, pēc laicīgi nevajag. Tas es nedrīkst laiku to runāt. Man gribās. Otrs produkts, balans šeiks. Ja kāds cilvēks kādreiz ir, paņēmis mutē karot eļļas un tā uzreiz izvēmies, kas nevar panest kaut kādu eļļu mutē, tad tiem cilvēkiem varbūt ir ieteicams lietot šādu produktu, jo kas viņā ir interesants, tas, ka viņš tur ir ne tikai tā eļļa, eļļas pīle ir izšķaidīta tik sīkās pilītēs,
tādās mikroskopiskās, un ievīstīt piena pulverī. Un plus, klāt ir pievienots dažādas minerāla vielas un vitamīni, vienkārši gan B grupa, gan citi, kas viņš līdz ar to ļoti bagātina mūsu uzturu ikdienas un arī sabalansē mums šīs taukslānes, kas ir vajadzīgs. Kas ir šeit? Šeikā viena svarīga sastāvdaļa ir beta-glikāni, 1,3,1,6 beta-glikāni. Otrajā daļā jūs par viņiem dzirdēsiet vairāk. Es vienīgi pateikšu to, ka tie beta-glikāni ir ārkārtīgi svarīgi cilvēku imūnsistēmai. Un kādreiz viņi normāli bija arī pārtikā, tā ir vēl viena no vielām, kas ir no pārtikas ķēdes pazudusi, dēļ fungicīdiem, ko lieto dārziņiem, dēļ rūpnieciskā rauga un dēļ alus un vīna mikrobu dažādiem filtrācijas procesiem. Viņi vairs nav. Bet par to jūs vairāk dzirdēsiet. Līdz ar to šī ir tāda laba opcija tiem, kas grib jau kaut kādu kompleksiem labāks, jo tad būtu veselībai gan. Tas, ko saka oficiāli, ko Eiropas Savienībā atļauj apgalvot par šiem te produktiem, omega-3. Diezgan vienkārši lietas. Tas ir tas, kas ir pierādīts zinātniskiem pētījumiem, tur 10 gadu vai vairāk, ja un to mēs nedrīkstam teikt, ka šīs omega-3 taukskādes ir ļoti veselīgas sirdī. Viņas ir ļoti būtiskas redzēji, lai redzi ilgstoši būtu labi uzturēta smadzenēm, ceļu bērniem. Palīdzēs uzturēt normālu asinsspiedienu un normālu holesterīnu līmeni asinīs pareizu. Bet mums ir ļoti interesanti, es jau te pieminēju dažādus piemērus, kā tā iedarbojās. It kā mēs nedrīkstam to stāstīt, bet viņi iedarbojas plašāk. Varbūt tāpēc, ka tur ir tas sinerģētiskais efekts. Bet šis ir viens no piemēriem, kas ir redzēts, ko vienkārši tie, kas eļu izstrādāja, arī viņu lieto, deva citiem lietot. Viņa Norvēģijā jau ir bijusi, var kļūdīties vairāk kā 7 gadus, kādus 9 iepriekš, pirms viņš vispār nonāca ārpus tās Norvēģijas un ārpus zinātniekiem, kļūt pieejam plašākai publikai. Bet tur viņu lietojot dažādi cilvēki lietojot to produktu, novēroja, ko šis ir viena sieviete no Skandināvijas, kur ir cieta no ļoti smaga atopiskā dermatīta, un tad viņa lietoja eļu, es nezinu, kāpēc viņa lietoja, varbūt ir sirds, bet viņai pazuda ādas problēmas. Un tas ir tas, ko mēs šobrīd novērojam arī daudziem no tiem, kas mums ir pazīstami, ka tās ādas problēmas var pazust. Tas laiks vairs nebūs 4 mēneši, kopš mēs viņu lietojam, bet vairāk, varbūt pusgads vai vēl vairāk, bet tas arī pierāda to, cik spēcīgi eļļiem pietiekais un darbību, ka tie polifenols, palēns, ja kas ir ārkārtīgi būtiski sādei, ka viņš ir tie produktu sastāvā ļoti efektīvs un ļoti bioloģiski pieejams. Ko vēl Kleitons saka? Papildiniet uzturēt būtiskām uzturvielām. Bildītē ir Zinzino arī viens no produktiem, kas saucās Zinzino Extenders. Tas ir vitamīnu un minerālu komplekss, kur ir iekšā ļoti plašs, vairāk par 40 dažādām sastāvdaļām, gan minerālvielas, gan vitamīni, gan arī dažādi auga ekstrakti. Par šīm vielām, kas ir ļoti būtiskas veselībai, jūs vairāk dzirdēsiet otrā daļā, nemūciet prom, ja varat palikt, jo būs ļoti interesanti. Vienīgais, ko es gribu pateikt par ekstenderu iedarbību, kāpēc to mums vajadzētu, tas ir balstoties uz piemēru, ko mums rādīja Pols Kleitons. Un piemērs ir no viņa prezentācijas par skrīns. Ja? Piemēram, paņemam locīti vārtas skrīnslu, kas mums ir, vai vispār šo mēs attiecināt uz kādiem audiem. Ja? Organisms ir dinamisks, kaut kas mums noārdās, kaut kas mums nāk vietā. Procesam jābūt līdzsvarā. Ja kaut kas nav līdzsvarā, tad mums ir problēmas. Bet pamats kāds? Kā no līdz 20 gadiem mēs augam, tāpēc trešais stadiņš ir audu atjaunošanās process. Ja? Viņš dominē. Mums vajag pieaugumu. Tas pats skrīnslis aug, viņam vajag būt lielākam, mēs paši augam lielāks, smagāk. Un melnais stadiņš ir audu noārtīšanās process, dabisks process arī, mums visu laiku mainās. Ja? Asins šūnas 4 mēnešu laikā nomainās, skeleti 10 gados. Viss. Mēs vairs neesam pēc 10 gadiem tie, kas kādiem bijām. Un tad, ja skatās līdz 20 gadiem, tad atjaunošanās process ir stipri pārsvarā,
no 20 līdz 40 gadiem tas ir apmēram līdzsvarā. No 40 gadiem pamazām, un es teiktu, ka daudz, kur ir šeit, līdz tiem 40 gadiem daudziem būs pārsvarā tas audu noārdīšanās process virsroku būs pār atjaunošanās procesu, jo organisms vairs nespēja cīnīties ar tiem iekaisumiem, ar uzturvielu deficītu, kas ir no pārtikas, un līdz ar to viņš sakā mazliet padodās. Un organisms arī ar vecumu, ja teiksim, zaudē mazliet aizsargspējas un savas spējas, būt ļoti dinamiskam un līdzsvarot visu to draņību, kas mums uzkrājusies arī, un līdz ar to tas process būs virsroku. Krūks parādās, kur nevajag, tad ir jādomā, ko tad darīt. Piemēram, par skrīmsli runājot šajā vecumā, skrīmslis ko dara, ja viņu lieto, viņam trūkst. Ja viņu lietojam, viņš tur kustās, vilst, un mums nav uzturviela, kas viņam atdod spēju atražoties. Viņš nodils tad ir lānāks. Pēc gadiem tas nozīmē kaut kāds artrīts atkal, piemēram. Un virs 60 gadiem šis process ir milzīgā pārsvarā. Cilvēki vienkārši netiek galā. Un atjaunošanās ļoti maz. Bet, ko saka Pleitons, viņš saka, ja jūs sev liekat iekšā to, kas ir būtisks cilvēkam, lai audi atjaunotos, tad jūs šo te procesu varat izlīdzināt pirmkārt dzēsiet iekaisumus, dzēsiet viņus ar polifenoliem ar omega-3, un tad lieciet kaut ko klāt pārtikā, kas palīdz tam skrīmslim atjaunoties un augt. Un tad šis te process būs nedaudz virsroku, un skrīmslis vēl lēnījām pieaus. Ja viņš līdz tam, kā saka, zaudēja 5 svienības mēnesī skrīmšļu gabaliņu, tad tagad viņš lēnām iegūst atkal tās 5 svienības pārsvarā, un skrīmslis atjaunojās. Un Pleitons saka, viņš ir redzējis, viņam ir arī pietiekami daudz, viņš konsultē cilvēkus uztur jautājumus, viņš ir redzējis pietiekami daudz tādu gadījumu, ka tas notiek. Un jāsaka tā, ka tas nav medicīnas nopelns, jo medicīna jūs notikušiem skrimšļiem neizdarīs neko. Vienīgais, ko daktari iesaka, lietojiet tur, varbūt kaut kādus haizivus ekstraktus no skrimšļiem un kaut ko tādu, lai jūs varbūt palielinātu dilšanas procesu, bet atjaunot vai atpakaļ pagriezt laiku, viņi nevarēs. Savukārt, uzturzināt to var. Un, ja paskatās uz cilvēku, es daudz nekavēšos, tad viss, kas zaļš, visas lietas ar spiedienu, ar sirdi, ar oksidatīvo stresu, ādas, elastības, madziņu darbības, viss, kas zaļš, tas ir saistīts iedarbība uz mūsu organismu no bāras eļas vai šeika, un viss, kas sarkans, tas ir imūnsistēma, šūmu dalīšanās, apjaunošanās, tas ir saistīts, tas iegūmas nāk mūsu organismā no ekstendera. Ar ko sākt cilvēkam? Kā jūs zināt, vai jums pietiek omega-3 vai nepietiek? Zemzīno piedāvā vienu ļoti interesantu lietu, kuru pati nav radījusi. Šis te ir, kā sakām, mēs drīkstam aizdoties labu produktu no citiem. Konkrēti tas ir asins tests, kur drīkst veikt mājas apstākļos. Asins testu analizē Norvēģijā tāda klīnika, līdzīgi kā mums Stradiņas slimnīca. Tur ir specifisks aprīkojums, kas ir vajadzīgs, tas notiek tā, atnāk tāda maza kastīte mājās, tur ir iekšā adatika, tāda automātiski adatika nevar redzēt, mēs drīkstam iedot pirkstā, piesūcināt paraudziņu ar dažām pilēm asins, iepakot speciālā iepakojumā, ielikt aploksnē un nosūtīt vēstuli uz Norvēģijas laboratoriju. Ļoti specifiska metode, sausais asins tests, un savukārt pēc 20 dienām šī laboratorija dos atbildi, kas tad organismā notiek. Un to pirmkārt mēs redzam jau krāsās, 6 rādītāji, katrs ļoti daudz informācija apakšā, kur var lasīt arī diezgan medicīniski. Bet pirmais princips tāds ir sarkans, tas rādītājs, tad ir slikti. Ja ir dzeltens, tad ir jāskatās pēc cipariem vai uz labo pusi vai tomēr uz slikto. Un zaļš, tas ir tāds, kā mums visiem vajadzētu izskatīties. Tas ir tā, kā visiem vajadzētu būt. Un jāsaka, lielākā daļa testu, kādu ir cilvēkiem Latvijā, ir diezgan sarkani, izņemot šo. Bet šis ir zaļš, kāpēc? Tā ir omega-6. Mēs viņu ēdam daudz, un tāpēc mums pārsvarā ar visiem viņas pietiek, vai
daudz. Bet ne tikai. Bez šīs medicīniskās informācijas mēs varam iegūt kaut ko vairāk no testa. Un ja mēs zinām, ka ik viens pārtikas produkts satur kaut kādus taukus, tad mēs arī varam attiecināt, mēs varam izanalizēt kādas taukskādes, nāk no kurām pārtikas grupām, un tad paskatīties, kas mūsos notiek. Tests analizē, tas izskatās tā kā parasti asins analīze, ko jūs taisat Google laboratorijā, ir 11 taukskādes, kas ir 98% no tā, kas ir asinīs, ir normas rādītāji, kurš kā gudri, un tad ir jūsējie, mūsējie. Un tad var redzēt, kas ir pat daudz, kas par maz. Šis vien maz izteiks, bet nespeciālistiem, tiem, kas nav dakteri, bet, lai cilvēki saprast arī, kas no tā var tikt secināts, tad var paskatīties tādu sadaļu kā jūsu uzturieteikumi, ilgtermiņu uzturieteikumi, tur ir ļoti labi parādīts, kas jūsos notiek, un parādīts, kāda tauka jūsos ir par daudz, šeit ir piesātinātie tauki par daudz, omega-9 ir par daudz, omega-6 cilvēkiem, nezinu, kāpēc tā mazas, ir kāds brīdum arī mums, un omega-3, kas ir kam jānāk no traknējām jūras zivīm, ir ļoti trūkst. Ja viss, kas virs tās lielās līnijas ir par daudz, viss, kas zem līnijas ir par maz. Un no šī izējot, mēs pēc tam varam paskatīties, kādi pārtikas produkti dod mums par daudz šos piesātinātos taukus. Mēs varam veikt izmaiņas ēdienkartē, samazināt treknos piena produktus, sieru, gaļu, kūciņas, būciņas, mērces, hamburgerus. Ja kādam ir omega-9 par maz, tad tas pārsvarā ir riekstu dažādi. Ja šis cilvēks ir daudz riekstus, mēs varam redzēt, tāpēc viņam ir virs normas, bet omega-9 nekāds kaitiem nenovadīs uz riekstoties. Virs normas ir svars nedaudz. Omega-6, tur atkal var paskatīties pārsvarā, ja cilvēkiem ir virs normas, tad samazināt margarīnu vispār nevajag. Augaļas, majonēzes, dažādas salātu mērķis, gaļu un eļas augaļas, izņemot augaļu. Jo tur ir polifenoli. Un runājot par omega-3 no zivīm, ir diezgan omega-3 vispār, ja teiksim to, kas ir pareizā omega-3, kas vislabāk veselībai, teiksim, ietekmē, tad tas ir diezgan skumji bildi, jo šeit pārtikas saraksts ir visīsākais. Traknās zivs. Lasis, forelē, sīķe, akrele, tuncis, sardīnes, kaut kas nedaudz. Baltās zivs nedod omega-3. Ja dod, tad ļoti maz. Un plus vēl vienīgais, tāpēc cilvēki daudz ēd kaut ko no aptiekas, tāpēc kā tas arī ir avots, kur viņi dabūt vieglākā veidā nekā ceļdzīvi. Lūk, ja jūs gribat nodrošināt sev vajadzīgu omega-3 daudzumu ar pārtiku, tad jums ir jāpēd apmēram 600 gramu garneles dienā. Ja tā būtu mēnes, baltās zivs, tur ir maz omega, tas būtu 750 gramu dienā, un lasis apmēram 100 gramu dienā. Ja tas ir farmā audzētais lasis, tad vairāk. Un tā katru dienu, tad varbūt būs. Es esmu redzēju dažu cilvēks, kam ir tikai no pārtikas, kas nelieto omega-3, bet tie daži. Latvijā no kādiem 800 cilvēkiem bija 4 cilvēkam un labs rezultāti. Un, ja prasītu Paulam Petronim, kā tad vēl to iekaistumu samazināt, tad pirmkārt mēs no savas puses iesakām lietot balanses produktus, bet bez tā samaziniet omega-6, šīs tēļas, piemēram, gatavojiet ēdienu lēnām, labāk saltiet vai vaiciet nekā cept vai grillēt, samaziniet balto miltu produktus un produktus ar augstu cukuru līmeni, samazināt svāru lēnām, labāk trenēties vidēji intensīvi, nevis profesionāli, izvēlēties dabisks pārtikas piedevs, ja jūs izvēlaties pārtikas piedevs ar pretiekaisu īpašībām, pievienojiet pārtikai beta-glikādus, vairāk augļu dārziņu. Tas ir tādi ieteikumi. Un ilgvairs jūs nekavēšu, bet, ja jūs, teiksim, gribat zināt, ar ko tad atšķiras mūsu produkts no aptiekas produktu diezgan konkrētās lietās, tad divas lietas. Vidēji
šeit skatāties uz augšējais stabiņš ir, cik procentu asinīs ir omega-3, un horizontāli taisne, tā savukārt ir, cik mēs uzņemam omega-3 dienā, vienalga pārtika vai uzturpagātinātāji. Un, ja iet runa par uzturpagātinātājiem, tad aptiekas produktos vidēji ir apmēram grāmas omega-3, braucam uz augšu, tas mums dos, šī zilā līnija, nepilns 5% omega-3 asinīs, vajag 8, ja, nepietiek ar aptiekas produktu, jo, ja kādreiz varbūt divām zīvejas kapsulām dienā pietika, tur padomu laikos pirms 50 gadiem, tāpēc, ka mēs citādāk ēdām, varbūt pietika, šobrīd vairs nepietiek. Bet, jāsaka, farmācijas uzņēmumi nav norēdījuši līdz šī te. Tur ir citi aspekti, kāpēc nevar vairāk kapsulas lietot no aptiekas. Un mūsu produktā ir 2,5 grāmi omega-3 dienas deva, un ja mēs viņu apēdam, tad tas dod apmēram 7% omega-3 asinīs, pārējo mēs ar pārtiku uzņemam. Un tas ir ļoti būtiski. Otra būtiskā lieta ir šie antioksidanti, ar kuriem stabilizē omega-3, lai viņa vispārībā nonāktu līdz tām šūnām, jo pārsvarā ir problēma, ka aptiekas produktā ir pievienots E-vitamīns vai kaut kādi citi antioksidanti, bet problēma tāda, ka viņi nodrošina omega-3 oksidēšanos tikai tik ilgi, kamēr viņi ir kapsulā vai pudelē. Un, kad mēs apveram viņu, tad viņi ļoti ātri oksidējās skābekļa ietekmē. Un norījot kaut kādu kapsulu, arī kuģi ir skābeklis, arī asinsvados ir skābeklis, tas omega-3 izgaist. Un bija interesants pētījums veikts par to, cik ilgi eļļas vispār dzīvo eļļas omega-3 uzturās organismā, ja mēs gribam tikt līdz šūnām. Iedomājieties to laiku, kopš mēs apēdam zivi, kopš viņa tiek līdz šūnai, ja tur vajadzīgi kādu diennakts vismaz. Ja? Un bija veikts pētījums par dažādām eļļām, bez konkrētiem zīmoliem, un, piemēram, krila eļļa, kurai ir astaksantīns pievienots kā antioksidants organismā uzturās 2 stundas. Nesabojājusies. Tas nozīmē, ka, ja mēs viņu apēdam, tas labums no tās taukskābes, kas ir krila eļļā, ko viņi šausmīgi reklamē televizoru, viņš, izbeidzās kaut kuņģī. Viņš līdz šodien netiek. Nākamais bija kaut kādas preparāts, preparāts omega-3 koncentrāts ar E-vitamīnu, klāt kā antioksidantu, tas apmēram 8 stundas organismā uzturās arī nepietiekami, lai tik līdz šūnām. Vislabākais no aptiekas produktiem zivju mēncu vākuma eļļa, kurai arī pievienots E-vitamīns. E-vitamīns diezgan tradicionāli pievienots kā antioksidants. Un šī te mēncu vākuma eļļa organismā uzturās apmēram 16 stundas. Savukārt, zīno balans eļļa organismā uzturās 35 stundas, tāpēc viņi ir bioaktīvi. Lūk, man sanāk mazliet garāk, piedodiet, nekā es gribēju, bet gribās padalīties ar to, kas ir būtisks. Ja ir jautājums, labprāt atbildēšu, mums ir ar ko cilvēkiem izmainīt dzīves, un ļoti daudziem izmainām, ja, protams, katram pašam tas lēmums jāpieņem, vai viņam vajag vai nevajag. Ja, vai jūs pērkat bio pārtiku un ēdat daudz zivis, un vai jūs jūtaties pietiekami droši par to, ka nekādas kroniskas slimības jūs nepiemeklēs, ja, tad tas ir jūsu lēmums. Bet jūs varat parunāt ar tiem cilvēkiem, kas jūs uzaicināja, un vēl ir papildus jautājumiem vispār tiem produktiem, kas tas kaut piedāvāja, un kādi piedāvāja, ir ļoti dažādi. Paldies par uzmanību, ja varat palieciet uz otro daļu, būs vēl ļoti smalkāmies.